divatā sēžot šeit, gribam teikt, ka nav cilvēki tā, kad ir palikuši vieni. Mēs esam daudz. Mēs esam daudz īstenībā. Man arī bija tāda sajūta, ka mēs esam mazi, un vieni, bet mēs satikāmies. Pie jums tur Kurmenē, visi parunājāmies, visi to domāja, bet īstenībā mēs esam daudz. Mēs tiekamies sestdien, 10. Ar Kasparu mēs tiekamies, ja kādi domā, ka viņi ir vientuļi, sakarā ar šo visu, viņi var atnākt pie mums ciemos un paskatīties, cik mēs esam, parunāties ar domu biedriem, un ticiet man, paliks jums vieglāk ap sirdi. Ja jūs esat Facebookā, ieiet Kaspars Jaņdēls, to var pačukstēt tur kaut kur pie Laimes pulkstenīša, bet tā nebūs, cik es noprotu, baigā masveidu, kaut kāda demonstrācija, bet tā būs... Kāda demonstrācija, vienkārši mēs satiekamies cilvēki, kā kādreiz visi satikās pie Laimes pulksteņa, mēs tur arī satiksimies. Doma ir, cik es sapratu no Kaspara, tad uzrakstīt vēl vienu papīru sistēmai, lai viņi mūs tomēr cenšas atbildēt, kur ir satversme, kas ir galvenais mūsu dokuments. Līdz šim vēl neviens nav atbildējis, tikai kaut kur. Sirdī. Dažs labs saka sirdī, Atbalstam Kaspara domu. Un tiekamies tur. Ja kāds netiek, tad es tur palaidīšu tiešraidi no turienes, tā kā sekojiet arī. Piesikojiet. Būs tiešraidi un parādīsim visu, kas tur notiks. Bet mums gaida līdekas, klausies. Mums gaida līdekas, iesim, pārliksim ūdas tuvāk zālēm. Redz, ka viņas tomēr tuvāk zālēm. Klausies. Man te tagad jautājums radās. Mēs te runājam par globālistiem, par to, ka viņi tur to griež ciet, lauksaimniecību griež ciet. Kāpēc viņi pa zivīm klusē? Zivis taču arī pirš. Klusām zem ūdens.